Vefs sedz augstu savus pretspēlētājus, un šeit efektīga epizode Jānim Tīmam caurgājienā, kurš tā nonāk pie Dāvija zonas, kurš tomēr pazaudē bumbu, un tagad jau Tīma 2 punkti no augšas otrā laukuma galā. 40 punktu Vefam. Mateo Kedžo, uz Kedžo 2 spēlētāji, šeit pārtvērta bumbu, un Jānis Tīma jau kādu 3. vai 4. reizi šajā mačā triec no augšas, šoreiz gan tāds nesagatavot mētiens Robinsona izpildījumā, pieskārās gan tas Stīpei, jauns uzbrukuma laiks, un beigās uzbrukums noslēdzas ar falu, piespēlē ļoti augstu piespēli, ar augstu trajektoriju, un fals triec bumbu grozā no augšas, vēlreiz iznīcinot savu pretspēlētāju. Vispār pret saspēles vadītājiem spēlē krietni mazāk agresīvi nekā pirmajā puslaikā, bet tas netraucē pārtvert bumbu tik un tā, un kā Kambalam neizdodas izcīnīt uzbrukumu bumbu. Šeit otrā laukuma galā jau kuro reizi paliek pret Meijeri. Tālāk bumbu mēģināja piespēlēt Kedžo, bet tas neizdevās, jo Lauvarijs pārtvēra piespēli un triec bumbu grozā no līdz šim, kad Burenko pievienojās komandai. Bet šeit kārtējā skaistā epizode. Šoreiz Roberts Lauvarijs nodemonstrē savus labākās pārliecinošu sniegumu rādošu komandu. Un skaidrs, ka Vef šeit Pasačņiks netriec tomēr bumbu grozā no augšas. Tomēr Dāvis zonu pie ātrā uzbrukuma tikt neizdodas, bet šeit iespējams pati efektīgākā epizode. Lauvarijs atrod šoreiz šāds lēmums neataisnojās. Pasačņiks triec bumbu grozā no augšas. Roberts Lauvarijs pret Andri Epneru aizsteidzas garām un neuzbruks grozam. Lauvarijs pārdriblēs bumbu pāri laukuma robežai, un ar to arī šī spēle